Čau visiem! Tajos senajos laikos, tad, kad es sāku interesēties par mūziku, tad man neviens nedeva 1000 latus. Es tagad tā īsti nevaru iedomāties, kam man viņi būtu vajadzīgi, bet nav jau arī tā, ka es kādreiz būtu ļoti nodarbojies ar mūzikas spēlēšanu. Bet Latvijā tā mūsu lielākā problēma ir, ka mums visapkārt top fantastiski darbi. Un ļoti bieži tie darbi paliek kaut kur draugu vidū. Un tev liekas, kas tad ko tad es māku? Vai es esmu pietiekami labs? Varbūt pirms pieņemt šādu lēmumu, vajag parādīt to mūziku tiem cilvēkiem, kas mūziku daudz un lielās devās klausās un vērtē katru dienu. Tāpēc man šķiet, ka šis stipendiju konkurss ir ļoti labs veids, gan lai uzzinātu, vai tiešām ir tā, kā tu domā, ja tu domā, ka tas nevienam nav vajadzīgs. Iespējams, ka varbūt tas ir vajadzīgs ļoti daudziem cilvēkiem. Un labā ziņa vēl tāda, ka ja tas pēkšņi izrādīsies kaut kas patiešām apburošs un ļoti foršs, tev vēl būs 1000 lati. Tā kā man šķiet, ka nekas cits tev neatliek, kā tagad ņemt un pieteikties.